Sveicināti, dārgie skatītāji! Šodien mēs neparasti filmēsim video un būs neparasta tēma par video. Kā var redzēt, es sēžu uz motociklu, secināts šodien nebūs auto temātika. Mēs nedaudz attējam no viņas, kas ir diezgan dīvaini priekš mūsu kanāla, bet es gribu pastāstīt par vienu no saviem mazajiem hobijiem. Un, lai nenosisties kaut kur pa vidu, es sev sastādīju mazo bukletiņu, kurā man ir nelielas tēmas, par ko gribās šodien pateikt. Kaut kur fonā varbūt braukās mašīnas, būs liekās skaņas, bet mēs visi eksperimentējam, mēģinājam. Tā ir manā pirmā reize, kad es filmēju ar spoguļu kameru, otrā rokā man ir iPhone. Uzreiz gribu pateikt par to, ka es esmu palaidis garām visus deadlines, jo oficiālā sezonas noslēgšana bija 30. septembrī. Šodien ir oktobris 23. Ārā ir plus 7 grādi, apmēram kaut kāda laikapstākļi, un Latvijā mūs kaut cik priecē ar tādām pustāvēlainām, vismaz bez lietus dienām, kā jau var saprast rudens. Bet, tomēr paldies, ka ir šitā sanācis un ir laiks noslēgt šo stāstu, kas bija gadu ilgs, sākot no gada sākuma, varbūt pat no pagājušā gada, un beigsies viņš šodien. Pirms visa stāsta es gribētu pateikt par to, ka, ja jums kādreiz rodas sapnis, ko jūs vēlaties ļoti stipri piepildīt, bet kaut kādu iemeslu dēļ jūs nevarat savākties un izdarīt to, atceraties, dzīve nav tik gara, lai atlikt to uz nākamo gadu, uz nākamo mēnesi, uz nākamo dienu. Savāsties un izdariet. Kā jau daudziem bērniem, sapni par automašīnām, par motocikliem. Sākumā, protams, bija automašīnas. Viss sākās no visādām datorspēlēm. Un laiks paiet, mēs visi pieaugam, mums parādās kaut kādas iespējas. Mēs cenšamies piepildīt savas vēlmes. Un viena no tām vēlmēm bija motocikls. Un paldies maniem vecvecākiem, kas piepildīja šo sapni. Un 17 gados es devos savā dzimšanas dienā, 6. septembrī, es devos uz KTM Moto Favorīts, un es savācu pilnībā jaunu KTM Duke 125. Un kaut kā tā pa lēnam es sāku saprast to, ka 125 ir pa maz. Un pagājušā gada beigās es tomēr savācos ar spēkiem, sapratu, ka man ir iespēja, ka man atļauj vecums, un es nākamgad varu dabūt kategoriju A2. A2 Latvijā tas ir 35 kW ierobežotais motocikls, tur nav ierobežojumu uz kubatūru. Jūs varat pirkt, ko vien vēlaties, kaut vai litrīgo Harleju, ja jūs varēsiet legāli viņu reģistrēt uz dokumentiem kā 35. Sākotnēji es gribēju kaut ko no Street sērijas, tā kā man bija tas Dukes, es gribēju MT-07, 700 kubi. Un tad sākās viss tas tāds, ko jūs tagad redzēsiet vloga ziņā. Šis video sastāvēs no 2 daļām. Vienā daļā es sēžu šādi skaisti uz fona, man ir Daugava, Vecrīga. Un otrā daļā būs vlogs, momenti, kā nosauksim viņas atmiņas, kad notika visādi tie momenti, kad kaut kas tika kustināts, darīts. Un pirmais no tādiem momentiem ir šis, kad mēs sēžam pie datora un apspriežam, kas mums ir jādara. Rokās man bija atslēgas no KTM, 3 velosipēdi un vēlam iegādāties MT-07. Tātad šobrīd mēs redzam šādu skatu. Šobrīd es pārdodu savu moci, un tā arī pārdodu savus 3 velosipēdus, kas ar laiku ir uzkrājušies. Viss tas notiek tikai tāpēc, ka es vēlos iegādāties vienu citu mantiņu. Mantiņu ar nosaukumu MT-07. Kaut kā šādi viņš arī izskatās. Šādi izskatās šādais brīdis. Bet, nevar viņš stāvēt. Sāk jau rasties rūsa. Nav tehnika radīta stāvēšanai, viņai ir jābrauc. Ceru, ka nākamais īpašnieks būs laimīgs, izmantos viņu. Viņš viņam dāvās tikai prieku. Tā kā, uztaisīšu pēdējo bildi un jau laikam brauksim. Nākamā diena, neliels atjauninājums. Piezvanīja cilvēks, sieviete, baigi labs, draudzīgs cilvēks. Sarunājām, kad piepalīdzēšu. Situācija sekojošā. Bērnam dzimšanas diena 19. janvārī, un viņi izlēmuši uzdāvināt bērnam velosipēdu. Secināt, viņiem ļoti labi der mans BMX. Un sarunā, viņi ir no Limbažiem, un viņiem nav diezgan ērti braukt uz Rīgu. Nesakrīt ar darīšanām. Es saprotu, kā tas ir būt bērnam, kad tev baigi gribās šobrīd, tagad, uzreiz. Man joprojām tas vēl ir iekšā. Piedāvāju kaut kādu simbolisku samaksu, tagad aizbraukt uz Limbažiem, atvest. Un iespējams, ka viņi arī no manis viņu nopirks. Un tad
padarīsim otro cilvēku laimīgu. Nu ko, darījums bija veiksmīgs, brauks viņa nevelti, tā kā bankā vēl 150 eiro dziņi, kopā jau ir 500. Palicis pārdot tikai turistu un KTM. Nu, un arī nokārtotā 2. Tas ir tā uz 3 vakariem. Tā kā līdz nākamai reizei, līdz nākamai ieslēgšanai, līdz nākamajiem atjauninājumiem, teiksim šitā. Tātad, kā jau varēja redzēt, MTB es pārdevu pa 350 eiro, pārdevu cilvēkam no ugunsdzēsības, ja es pareizi atceros, vai no Rīgas dzelzceļiem. Diezgan baisi bija toreiz braukt, jo tev jau bija tumšs un kaut kāds nepazīstams rajons, bet aizgāja viņš diezgan ātri pa vienu dienu pa 350 eiro. Pārdevējs MTB, pārdevējs BMX, patiesībā baigi laba sanāca ar BMX, jo pārdevu es viņu bērnam. Bērnam, kas šobrīd laikam ar viņu arī braukā, viss tas notika Limbažos, un pārdevu es viņu pa 150 eiro. It kā varētu pateikt, ka es baigi uz viņu uzpelnījos, jo es nopirku viņu kadreiz pa 70, bet tur bija iedlikts ļoti daudz naudas darba. Tas bija mans tāds pirmais mini projekts vēl pirms automašīnām, kad es pilnībā izjaucu pilnībā izjaucu velosipēdu, atdevu visus pulverkrāsošanu, savācu atpakaļ, saeļoju, kaut ko tur pamainīju, un tas bija tāds mini projekts, ko es biju padarījis. No visa tā vēl brīža man ir palicis turists, kas arī tās mini projekts. Tas kaut kā neiet kaut kur pārdošanā, bet es baigi nereizējos, lai tā paliek, varbūt kaut kad nākotnē varēšu nodot saviem bērniem, un tad viņi tur tālāk jau viņu kā relikviju. Uz šī mēs arī noslēdzam to daļu par visu pārdošanu. KTMs vēl toreiz nepārdevās, jo nebija vēl sezona, un ar 125-niekiem diemžēl ir tā, ka viņi spērk tikai te, kad parādas nauda vecākiem. Jo Džeks 16 gados nopirkt motociklu pa savu naudu, pa 4000. Tāpēc sākoties sezonai tikai viņš aizgāja projām. Pārdodot velosipēdus, es jau sāku ķerties klāt pie teorijas. Pirmā grupa, kas man bija teorijā, bija decembrī. Sāku es to visu darīt iepriekš, lai iztērēt kā iespējams mazāk laika uz visām tām kategorijām, tiesībām un pārējām. Tur bija 3 stundas pie tās pašas motoskolas, pirmā motoskola, kurā es gāju, kad es mācījos priekš KTM tiesībām. Starp citu, visiem iesaku pirms, pat ja jūs ņemat 125, kurš Latvijā nav vajadzīgs apmācība motoskolā, iesaku tomēr doties, lai iesūtītu savu bērnu, lai viņš tomēr saprot kaut kādas primārās zināšanas, kā rīkoties satiksmē, nevis to vienkārši mācās uz savām kļūdām, uz saviem kauliem, bet lai zinošs cilvēks viņam uzreiz pasaka. Tātad nokārtojas tās 3 stundas, beigās man bija eksāmens, vēl viens skatītājs, un tad bija eksāmens CSDD, kuru es, protams, arī nokārtoju no pirmās reizes, 29 no 30, viss kā pienākas. Un man bija nokārtot jau pirmā daļa no eksāmena, kas ir teorija. Nu ko, ir pagājis kāds laiciņš. Sludinājumā joprojām stāv motocikls, to es vēl pagaidām neesmu pārdevis, tāpat arī stāv velosipēds nosaukumā turists. Bet ir pienācis laiks doties uz apmācību, un šodien ir pirmā nodarbība teorijas. Esmu jau klāt. Drīzumā sāksies. Varbūt kaut ko pafilmēšu, bet tā akurāti, lai neuzbāsties ar kameru. Kaut kā nepatīk man to kameru uzbāzt cilvēkiem. Tā kā drīz jau sākums. Turpinam šo visu procesu. Tāds mazs ieskatiņš. Kaut kādi šādi aparāti šeit. Seccionākais Hondas, Triumfi, Harley, vistas uz ziemošanu, vai SRR stāv. Kādreiz varbūt arī man tāds būs. Vai pagaidām liekas par daudz. Nu ko, 3 nodarbības ir pagalam. Pagājis tas laiciņš, teorija nokārtota, palicis tikai aizbraukt uz CSDD un izpildīt savu eksāmenu, dabūt savus 28 no 30, es ceru vismaz, un doties tālāk, jau gaidīt martu, doties uz braukšanām un tad pakaļ savai apliecībai. Tā kā tikai kādi atjauninājumi, es jūs likšu lietas kursā. Pagaidām šitā. Nu, un kā jau varēja redzēt, viss tas ir nolikts. Nu, un tas sākās jau sezona, kurā īstenībā dīvaina sezona sanāca. Jo no paša sezonas sākuma man seko viena tāda lieta. Kaut kā iznāk, ka šo sezonu es braukāju ar numuriem, kas ir vai salauzti, vai salocīti, vai arī vispār nav. Piemēram, Rekus Kawasaki, viņš jau viss ir salocīts, viņš ir tāds. Uz KTM sezonas sākumā es biju pazaudējis numuru. Sanāca tā, ka mēs braucām ar vienu cilvēku uz Jūrmalu, un pa ceļam
tiekot bedrītē, man tas numuru turētais nolocījās ap riepu un izlidoja numurs projām. Protams, tad es braukāju bez numuru pa Rīgu, meklēju numuru, beigās atradu viss ok, bet tas bija sākums sezonai bez numuriem. Tālāk jau arī sākās braukšanas pie mana instruktora, pie Goblina. Neko es šoreiz nemainīju, es aizgāju pie tā paša instruktora, kas man mācījās KTM, ļoti labs cilvēks, man patīk, kā viņš māca. Tad reko būs pirmā nodarbība būs Hondas. Tas bija sezonas bez numuriem turpinājums, kuru mēs braucām no laukuma, un tad pusceļā mēs sapratām, ka numuru uz Hondas nav. Sveicināti, dargie skatītāji! Mēs turpinam mūsu sēriju. Šobrīd ārā ir aprīlis 10. Ja pareizi atceros. Jā, 10. aprīlis un man rokās ir moto ekipējums. Tas vien nozīmē tikai vienu. Es braucu uz Spilvi uz savu pirmo moto braukšanu. Mani gaida melna Honda CB500, kas tieši sagatavot speciāli manai kategorijai. Un mani gaida 5 nodarbības. Kā kaut kur procesā, kaut ko pafilmēšu. Palieciet ar mani. Bet vispār gribās pateikt, ka mežonīgi labs laiciņš ārā un tiešām ir tā diena, kad negribas sēdēt. Latvija mūsu pēdējā laikā lutina ar laikapstākļiem pēc tās ilgās ziemas. Beidzot uzsākusies motosezona, beidzot uzsākusies pavasara, vasaras sezona. Tā kā visi kopīgi baudam saulīti un nesēžam mājās. Tas ir mans ieteikums. Protams, ka video izies jau pēc tā visa. Kādu laiku pēc, tāpēc tas jau nebūs aktuāli, bet šajā brīdī es jums kaut kā tā nododu to pozitīvo enerģiju, lai jūs nesēžat mājās un arī kaut ko darat. Uzzvanies savam instruktoram un magiskā veidā barjera atvērās. Mums atveras brīnišķīgs skats uz bijušo Spilves lidlauka lidostu. Šeit mēs novietojam mašīnu, šeit ir blīņšiks. Un tur mūs arī gaida mūsu mocīši, ar kuriem mēs apmācīsimies. Un tur reku jau stāv mana Honda. Viss ir manā stilā, bez numuriem. Sveiks mocīts, kā es arī teicu, būšu pirmais students ar šo mocīti. Pirmās pusstundu no braukšanām ir pagājušas. Un rezultāts, apmēram tāds, kā es gribēju. Tad vismaz kaut ko es varu parādīt. Tā kā turpinam mūsu braukšanas ar šo brīnišķīgo Hondu. Un, dārgie skatītāji, noņēmu es savu numuriņu un dodos uz CZD, lai viņu apmainīt. Tā kā viss process ar KTM pārdošanu norit un ir darbībā. Šādi izskatās jaunais numurs uz manim. Var jau teikt, gan arī bijušā motocikla. TJ 9912. Man palēnam ir jādodas uz manu moto nodarbību braukšanu, jo man jau nākamā nedēļa pēc 7 dienām būs eksāmens uz A2, tāpēc ir jākustās. Un es joprojām nejūtos līdz galam gatavs. Pazīstamā procedūra ir izpildīta, jau pārģērbos un jau esmu Spilvē. Tā kā otrā nodarbība norisināsies. Rezumējam panākumus pēc otrās nodarbības. Protams, ir labāk nekā pirmo reizi. Sākumā man gāja drausmīgi, jo bija pārpilna galva. Tā kā pēc tam apstājos, nomierinājos, pelpoju gaisu svaigo un tad apmēram sanāk tas, ko esmu gaidījis sākotnēji. Tā kā kopumā par nodarbību esmu apmierināts. Man patika mani rezultāti, bet joprojām viņi nav tādi, kad es varētu 100% aiziet un pateikt, ka es ar pirmo nolikšu. Tā kā tomēr vajag vēl nedaudz patrenēties, jo gribās smuki ar pirmo reizi un nenovilkt to visu uz vairākiem mēnešiem. Protams, ka ne uz vairākiem mēnešiem, bet uz vairākām nedēļām. Bet ar mūsdienu rindām CZD ir arī iespējams, ka uz vairākiem mēnešiem. Tā kā turpinam apmācības, rītā 2 mani gaida pilsēta. Tā kā līdz rītam. Priekš jums tas bija vienkārši klikšķis. Priekš manis ir pagājušas vairākas stundas. Nākamā diena un esam jau laukumā. Tā kā mūs gaida 3. nodarbība un šoreiz pa pilsētu. Izrādījās, ka es 20 minūtes no nodarbības braucu vispār bez valsts reģistrācijas numura. Kaut kā man tā sezona sākusies. Beidz filmēt stulbības, jo gaidīju. Man taču es taisu lielu video filmu par to, kā es kārtoju kategoriju un pērku nīci. Tā kā 20... Ko man liekas, atkal mūdu.
Ko es muldu? Nemuldu. Jā, uz kā tēma es pazaudēju numuru vienkārši vizinoties, un tagad arī uz Hondas vizinos bez numuriem. Tā kā kaut kā tā sezona neiesākusies. Tagad jau ar numuriem, pirms tam bez numuriem. Tagad Goblina kungs pielika to visu uz melnām savilcenēm. Kā mēs zinām, izolentu un savilcenes izglābs pasauli, tāpēc turēsies 100 gadus. Honda ātrāk nopūs nekā tās savilcenes. Nu, braukšana pa pilsēti pa galam. Rezultāts mani apmierināja. Sanāca tā, kā es arī domāju, ka viss būs labi. Ir, protams, kļūdiņas. Kļūdiņas rodas no neuzmanības, tā kā nav ko apslāpt pie stūres, tīpaši pie motocikla. Es domāju, tas ir pašsaprotami. Jā, kā jau teicu, bez numura atkal pavizinājos. Satiksmē piedalījos, bet jūs to neredzējāt. Tā kā pierādījumu nav. Vot, rītā 11. mani gaida pilsēta atkal. Tā kā visu daram priekš tā, lai iztaisītu eksāmenā pozitīvu vērtējumu. Liels paldies manam instruktoram Goblinam, Girtam Vilnim, par to, ka viņš man gāja pretī. Man bija atlikusi tā nedēļa, pa kuru laiku man vajadzēja maksimāli iebraukt ar emociju, maksimāli atcerēties figūras, maksimāli saprast, ko es varu, ko es nevaru un pastrādāt ar savām kļūdām, lai beigās tas eksāmenis būtu nokārtots ar pirmo. Protams, ka es ceru, ka viņš būs nokārtots ar pirmo, bet nekur nepazūd tā doma, tā iespēja par to, ka tomēr būs atkārtoties. Bet galvenais iztikt cauri laukumam un tad vienkārši ar mierīgo sirdi ar kādu 2., 3. reizi izbraukt pāri pilsētai. Bet tas ir, ja skatīties pesimistiski, bet ja skatīsimies optimistiski, tad iespējams, ka pirmo arī būs gatavs. Būtu, protams, ideāli. Un tad tas stāsts par A2 kategorijas iegūšanu būs noslēgts, un tad paliks tikai iegādāties savu skaistu mocīti, ar kuru es pavadīšu tuvāko gadu, 2 vai arī ilgāk. Kā dzīve grozīsies, tā arī būs. Tā kā līdz rītdienai, paldies, ka bijāt šodien ar mani. Un tā pagāja tur pāris manas nodarbības. Izmēģināju jauno priekš seviem lietu, uzliku uz kameru uz ķiveres, pafilmēju tur nedaudz braukšanas. Un tad Honda nokļuva izstādē, jo sakrita tā, kad outdoors bija tenīs dienās, kad es liku to visu, tas bija aprīlī. Un man iznāca iespēja parbraukt ar to MT-07, par kuru sākumā es teicu, kad labs motocikls iesācējiem, un kuru es gribēju vēlāk arī nopirkt. Ir klāt piekdiena. Tūlītām aiziešu pie Goblina, uzzināšu, kas mani gaida, vai laukums vai pilsēta šodien, bet šobrīd es nodarbojos ar to, ka mēģinu piestiprināt klāt pie ķiveres kameru. Tūlītām redzēs, kas no tā izdosies. Apmēram šādi tas izskatās. Un šādi izskatās no šīs kameras. Ceru, ka būs labi, jo tas ir testa režīms. Protams, ka tas viss pēc tam tiks pārtaisīts, bet kaut kā šobrīd šitā. Vienīgais, kas man sanāca. Un šodien mana Honda ir nokļuvusi izstādē, jo tieši tā sakrita, ka šitās brīvdienas no piekdienas līdz svētdienai notiek outdoors Ķīpsalā, tāpēc mana Honda ir izstādē. Un man izkrita iespēja pabraukāt ar MT-07 un saprast, kā tas ir pilsētā, jo tieši viņu es arī biju plānojis pirkt, bet varbūt tomēr ne viņu. Tā kā es vēl esmu šaubās, mētājos no viena varianta uz otru, un tad beigās redzēs, kas iznāk. Ko, trenējamies pa laukumu. Saprast, kā tas ir, un tad braucam ārā uz pilsētu. Ceru, ka skaņas mums kaut kādi ir. Otrā pilsētas braukšana ir nobeigusies. Goblins saka, ka viss ir kārtībā, un viņš cer, ka es nolikšu ar pirmo. Es redzēs, kāds kļūdas man stulbā galva pieļaus otrdien no rīta. Vot, kaut kur procesā man nosēdās kamera uz ķiveres, tāpēc es nezinu, cik daudz tur ir nofilmēts, cik daudz tur nav nofilmēts. Šoreiz mēs ar Goblinu tā braucām vairāk tā kā vienkārši pa pilsētu, jo mēs abi sapratām, ka, ko es vajag pēc ātruma sekot un visu šito. Tā kā tagad es braucu tālāk pa savām darīšanām, un tad
otrdien viss risināsies. Izbraucot pa pilsētu, protams, man pat pēc 500-nieka, pēc Hondas 500-nieka, man jau likās, ka jaudas ir ļoti daudz, kad ļoti daudz iespēju, kad es varu nepārslēgties tik daudz kā uz 125-nieku. Nu, braukšana ar motociklu sāka radīt vairāk baudas, un atkal atgriezās tās atmiņas par to pirmo braukšanu ar KTM, kad es izbraucu pirmoreiz no laukuma un man trīcot kājām. Es skatos, man bailes, mēs iebraucam Vecrīgā, vēls vakars, apgaismojums, smuki mašīnas. Es nomierinos un es saprotu, ka man ļoti patīk braukt ar motociklu. Un tad reku lielās kubaturas motocikli man beidzot atgriez atpakaļ to visu pēc tā, ka es nobraucu uz otru sezonu ar 125-nieku. Nu, un tad arī aprīlī, noslēdzot stāstu par aprīlī, aizgājus arī uz to outdooru. Piektdienā pastījos izstādi, protams, tur ir pa motocikliem. Es domāju, sanāca baigi labi pastīties, ko ražo motociklu ražotāji šobrīd. Visādas iespējas. Neliels apskats tūra pa to izstādi un plusā neliela saruna ar Uģi, viens no instruktoriem no pirmās motoskolas, par elektromotociklu Energika. Braucies uz outdooru. Te var pastīties skaistos motocīšus. Tur tā halē ir makšķerēšana, laivas, viss pēc kārtas. Un es zinu, uz kuru stendu es skrienu. Un reku Honda, kuru man nospēlē. Tā kā, šodien viņi ir nospērta šeit. Un tāpēc man bija jābrauc šodien ar E07, tāpēc, ka man nospēra Honda. Jā, tāpēc, ka viņš ir te. Un reku ar izkrāmbas, kuras es esmu uzlicis. Tu? Jā, es biju pirmais, kas ar viņu noprietās. Tā, es tagad zinu, jā. Klausies, Nu, es gribu ar to izbraukt, elektrisko. viņš kaut kad būs. Ja viņi aprīkos ar dugām, tad viņš būs pie mums. Es, protams, neesmu elektrisko fans, bet, pamēģināt vajag. Tu zini, ja tu man prasta, es arī neesmu. Bet tā ir tā nākotne, tas ir tas. Un te ir viņam diezgan daudz tās visādas features iekšā. Ja? Tas nav citiem elektriskajiem. Ja? Viņš ir no tās stacijas lādējams, kur mašīnas lādē. Ja? Tad daudziem tādas opcijas nav. Tikai mājās lādējam. To tāds, te tā ātrā uzlāde. Kur viņam tā uzlāde vispār ir? Te, zem sēdekļa. Tad tu atbrauc, noņem sēdekli un liec iekšā tos. Sēdeklis pilnīgi ar tādu liftiņu paceļās, ar atsperīti paceļās augšā, te ieliec uz štepseli. Jā, parasti štepseli. Tad atbrauc uz tirdzniecības centru, uzlik lādēt un aizgāja uz kafejnīcu. Vērta. Kas ir vēl viņam? Viņam atpakaļ gaita ir. Zini, es vēl esmu redzējis ļoti daudz video, kur šitā ieslēdz atpakaļ gaitu uz elektriskiem un aizlido tā kārtīgi. Nē. Šitam atpakaļ gaita ir tāda pazemināta. Viņš ir tā, ka tu vari ieslēgt atpakaļ gaitā, viņš tā, tu tagad sāc braukt, un viņš tev neļauj to gāzi dot virsū, viņš tev lēnām izbrauc. Un tad ir vēl viena lieta, lēnām arī uz priekšu. Tā ir tas parkošanās opcija. Tu vari lēni pabraukt uz atpakaļ, lēni uz priekšu. Un ja tu gribi braukt jau tagad pilnīgi pēc tiem visiem ātrumiem, tad tu nospied atkal vienu pogu, un tad mēs braucam. Kādā ziņā ērti? Nē, kā pilsētas vērķis ļoti ērti, es esmu pārliecināts. Viņš ir, teiksim, es uz viņu skatos, tā kā mums ir tas CB 650. Jā. Kaut gan viņš ir smagāks. Zini, kā mēs runājam ar vienu MCA biedru? Elektriskie motocikli, gumijas sievietes un bezalkoholiskais alus. Jā. Taisnība ir. Ja tu man prasa, tad es to pašu saku. Ja? Bet, ja tu prasa no man, no tā viedokļa, mēs runājam par biznesu, tas ir biznesu. Bet pagaida vēl pāris gadus. Ja? Teiksim, šodien ir jaunā paudze un arī tā iepriekšējā paudze, viņi jau pāriet uz to, ka, halo. Zini, kas ir tas? Tad motocikls ir pilnīgi zaļš. Ja? Un ne jau to es pats izdomāju. Ja? Teiksim, ir tas benzīns nav jālēj.
nesmird, nekas eļļa nav jāmaina. Nav jāmaina, nav jātaisa apkops, nekas nav jādara. Vienkārši jābrauc. Tas ir vienīgā problēma, kas ir palikusi, ķēde. Jā, uzliks tu siksnu. Kāpēc tie ražotāji neliek siksnu? Lētāk. Saproti? Lētāk, jā, bet tu saproties, tad viņš būtu super zaļš. Bet vai viņam ir nākotnē, es teiktu, ka jā. Jā, laikam tomēr ir. Tomēr ir, jā. Bet es domāju, ka motociklistu community neteiktu, ka viņi grib to. Bet kaut kādiem tādiem super jauniešiem tiem jā. 30 gadi. Arī. Tad, teiksim, tas tev, ne jau man jau ir, man ir ar ko braukt. Man reku. Zils, jā. Zils, jā? Tas skaidrs. Jautājumi nav. Labi. Vienīgais, kas godīgi man nepatīk, ir cena, jo tomēr pagaidām tas viss ir padārgi priekš parastiem cilvēkiem, un tas ir tāds diezgan dārga mantiņa, diezgan dārgs aksesuārs. Bet es piekritīšu Uģim, varbūt tā ir nākotne. Tagad palika diezgan populāri tie motomarīni. Un ir arī dealers šeit. Adekvāts cenas normāli motocikli. Tā kā varbūt kādam patīk tieši jauna tehnika, un tad ir jēga nevis pirkt pa to pašu cenu kaut ko lietotu, bet uzreiz paņemt jaunu. Tā kā, piemēram, 650, 500. Piemēram, es tagad taisos pirkt Ninja pa 6. Šito es varēju jaunu paņemt. Tā kā arī var aizdomāties. Šitam ir kaut kādi video materiāli YouTube jau ir redzēts. Reka 650, 760. Tā kā mēs arī sākam. Īsti normāls mocis. Garantija. Tā kā nav neko jāuztraucās. Ko atzīstās. Kuram ir bijis vai Karpati, vai Delta, mopēdiņa Rīga. Visādi. Es domāju, ka kāds točs neatcerās par tādiem. Tākais motocikls, tad nozīmīgi ar ļoti labu vēsturi. Bukatī panīgālē. Ļoti patīk astīti, kad uztaisa TLTD, uztaisa to mazo numuru turētāju. Ļoti mežonīgs smuki viņš izskatās, ļoti tīrs. Tā kā kaut kad varbūt būs šitāds. Šādi izskatās Aldors sestdienā. Moto stāvī tur moči, tur pa pilnamojas Chrysler moči. Protams, arī dažurā policija liekārā sodas, ka šitam stāvēt nevar. Tieši uz ielas tur stāvēt nevar. Nedaudz samuldējis jums par aprīli noslēgšanu, jo izstāde notika 14. aprīlī un 18. aprīlī notika tā slavenā diena, kad izkrita ļoti daudz sakritības vienā dienā, ļoti daudz svētki, jo aprīlī man sanāca vieni svētki ar vienu nozīmīgu man cilvēku. Plusā es pārdevu KTM un plusā es arī nokārtoju uzreiz arī kategoriju A2 no pirmās reizes. Un plusā es arī nopirku Kawasaki. Tagad pastāstīšu konkrētāk par to visu. Tātad sākās viss no pirmās testa brauciena Spilvē, kad es izdomāju vēlreiz pārbaudīt savu zināšanas, ietrenēties, iesildīties, kā jau dara daudzi. Tas ir ļoti laba praksa šitā izdarīt, jo tas palīdz tev tiešām iesildīties un sagatavoties eksāmenam gan morāli, gan fiziski. Spilvē viss negāja tik labi. Kaut kādā brīdī man aizgāja smadzenes kūpt un pienācās aiziet nedaudz pastaigāt pa Spilvu, bet tas viss ir ok. Tātad braucam uz CSDD kā jau parasti. Atbrauc uz biķerniekiem, pēc tā Covid laikiem viņi pārnesa motociklus uz biķerniekiem. Man personīgi šitā vieta sagādā gan patīkams emocijas, gan arī vienmēr paralēli patīkamām emocijām viņi arī sagaidā bailes. Kad es gāju pa to celiņu uz to eksāmenu, man vienkārši iekšā valsts nezinu, kas darījās. Un es sapratu, ka vajag savākties un tomēr aiziet nolikt. Izbraucu pa laukumu, pieļauju kļūdas, eksaminators man piedeva viņas. Visi eksāmeni man ieskaitīja pa laukumu, es jau domāju, ka vienā brīdī, ka es nenolikšu. Tad arī uzreiz bija nākamais posms braukšana pa pilsētu. Pilsētā, protams, atkal liekas
Reku šeit ir kļūdiņa, bet no eksaminatoram aizmirst, tas izskatās savādāk, varbūt kļūdiņas bija mazāk nozīmīgas, kā tev liekas. Plusā viena interesanta lieta, ko es uzzināju, ir laiks, kurā tu lietas eksāmenu. Piemēram, stāsts, ko es stāstīju daudziem cilvēkiem, kad 2 cilvēki kārtoja vienu to pašu eksāmenu vienā un tādā pašā dienā. Viens kārtoja, pieņemsim, 12, otrs 2. Vienam bija vairāk satiksmes, otram bija mazāk. Izbraucu uz pilsētu, atbraucu, viņš man pasaka, ir nokārtots, ir kļūdas, protams. Ideāli es neko nenokārtoju, bet lieta tāda, kad es nokārtoju no pirmās reizes. Motociklu nokārtoju es iepriekš 125 no 4. reizes, B kategoriju no 3. Kaut kā man neiet ar tiem eksāmeniem, galva man sāk plūst un taisais daudz visādas kļūdas. Savas stulbības dēļ, kaut arī pieredze braukšana man diezgan liela. Eksāmenis nokārtots, uzreiz braucu pakaļ tiesībām, saņemu savas tiesības, aizbraucu, pasaku paldies instruktoriem, gaidu vakaru un pārdodu savu mīļoto KTM 125. Nu ko, darbie draugi? KTM Duke 125 2021. gads. Samazgāts, satīrīts. Un laikam mēs ar viņu šodien šķirsimies. Iesēdēja pie savas mašīnas rulīti. Pats uz moča. Tā kā viņu pielaida, viņš tur jau spēlēja visu pēc kārtas. Nu ko, pēdējā ceļā braucam pārdot. Protams, sanāca tāda interesanta lieta, kad braucām mēs gan ar mašīnu, gan ar motociklu. Pie mašīnas stūra bija kas? Pareizi Rolands, mans vectēvs. Iekāpjot Voyagerī, viņš uzreiz sāk spēlēties ar taurē, ar visādām citām lietām, kas ir uzstādīts. Bet diezgan interesanti pastīties īstenībā, kāpēc sāk par šito stāstīt. Interesanti pastīties uz mašīnu, uz savu mašīnu no malas. Ja mēs sēžam pie stūras un neredzam mašīnu kustībā, tas palīdz gan pastīties to, ko varbūt kas nepatīk tev dizainā, vēl kaut ko, gan arī vienkārši saņemt baudu par to, ko tu esi padarījis, to, ko tu esi uzturējis, uzbūvējis. Aizvedu uz KTM, pārdevu es viņu pa 4-300, ja es nemaldos. Tas ir mazāk nekā es gribēju, bet, nu, vismaz viņš tika pārdevis. Diemžēl KTM gaidīja slikta nākotne, var tā pateikt. Diemžēl mans KTM, ko es biju iegādājies, diemžēl šobrīd viņš ir detaļās, cik es zinu. Kaut kādā ziņā diezgan sāpīgi, bet, nu, visus mēs nepaglābsim. Nu, un pēc tā, ka es pārdevu KTM, es braucu uz Salaspili, tas bija jau diezgan vēls, 9, gribējās jau visu padarīt pa vienu dienu. Devos uz Salaspili, paņēmu, pastījos motociklu. Motocikls kā jauns, iepatikās. Tanī brīdī jau bija domas par MT-07 mainījušās. Sākās vēl viens variants par Kawasaki 650, un tomēr izvēle krita uz 650, tāpēc, ka es negribēju vairāk strītu, es gribēju kaut ko līdzīgu sportam, plasmasā, bet es negribēju guļošos pozīciju, tāpēc es paņēmu sporta turistu. Nu ko, dārgie skatītāji, reku, Kawasaki, reku Voyager. Es varu izdarīt šādi smukums. Nu kā? Nu? Tas ir labāk nekā 125. Protams, ka lampiņa degvielas nav. Braucam uz uzpildi. Tā kā šāds ir tas stāsts, laikam nobeigums. Nezinu, kas būs tālāk. Bet Ninja ir iegādāta, tikai jāiezved uz Rīgu. Brauc, es paķeri. Vēlreiz liels paldies pirmajai motoskolai. Palīdzēja izdarīt visu ātri, kvalitatīvi, ieguvu jaunas zināšanas, kaut arī bija pieredze braukšanā. Izbraukāju ar daudz dažādiem motocikliem, gāja vienmēr pretī. Tā kā droši, ja kādam rodas vēlme savākties tomēr un aiziet nokārtot motociklu pēc šī video, pirmā motoskola, mans ieteikums, uzreiz zvanot, piesakaties un tiksimies ar jums uz ceļiem. Nu ko, 2 manas mantiņas. Voyagers un Ninja. Tā kā stāsts ir beidzies, veiksmīgi iegādājos Ninju
Un, principā, paliek tikai nokārtot numuru, tehnisko pasi, uztaisīt, lai viņš būtu A2, blā, 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 blā. Par to varbūt būs tālāk video. Bet uz doto brīdi. Un uz šīs arī nobeigšu šo brīnišķīgo dienu. Tagad es pāršķiru lapas pusi savā bloknotā, un mēs sākam runāt par sezonu ar Kawasaki. Man izskata iespēja pastrādāt nedaudz kā fotogrāfam priekš motokluba Freehawks. Kopā ar viņiem arī atvērt moto sezonu. Nu, tagad viens tāds asprātīgs tests, palaist motociklu bez izpildē. Trubas es tur lejā novilku. Tagad viņš ir vienkārši bez bankas.